Pārvietojoties pa pilsētu ar transporta līdzekli, kam ir divi riteņi, velosipēdistam kabatā jābūt velosipēda vadītāja apliecībai. Dokumenti var noformēt Ceļu satiksmes drošības direkcijā, atbildot uz 10 nepārāk sarežģītiem jautājumiem par satiksmes noteikumiem. Apliecība tiek izsniegta sākot jau no 12 gadu vecuma, un tas notiek bez maksas. Ja pagājušais un aizpagājušais gads varbūt bija tāds saudzējošs pret velobraucējiem, tad šī gadā mēs tādu jau stingrāku un lielāku ievērību pievērsīsim un būsim nepiekāpīgāki par tieši šo te velo apliecību pārbaudē. Tiem, kuriem ir autovadītāja apliecība, tā jāņem līdzi arī braucot ar velosipēdu. Atsevišķa apliecība nav vajadzīga. Personas, kuras ir braukuši bez velosipēdu vadītāja apliecībām, faktiski, ja mēs esam jau aizturējuši, mums ir reģistrācijā, tā kā atliks tikai, var teikt, ievadīt datu bāzē šīs te personas, un principā mēs jau redzēsim, vai viņas ir pirmo reizi, vai viņiem ir jāatgādina, ka bez vadītāja apliecībām braukt. Bērni līdz 12 gadu vecumam izbraukt no pagalma uz ielas var tikai pieaugušo pavadībā. Obligāts noteikums – braucot ar velosipēdu līdz 12 gadu vecumam jālieto aizsarga ķivere. Svarīgi parūpēties arī par to, lai velosipēdists būtu pamanāms krēslā un diennakts tumšajā laikā. Pašiem velobraucējiem tas ir pašiem jāsaprot, tas ir domāts tikai un vienīgi viņu pašu drošībai. Lai viņi būtu redzami, jo vēl jau vairāk, pašvaldības policija pievērš uzmanību tad prasībām, kā ir jāprīko velosipēds, ar kādām gaismām un kādiem atstrojošiem elementiem. Tas viss tomēr ir jābūt, jo tas ir visu drošībai. Ne tikai pašu, bet arī citu drošībai. Ventspilī un tuvākajā apkārtnē velosipēdistu rīcībā ir 38 km labiekārtotu veloceliņu. Daudzi posmi ir kombinēti. Blakus atrodas gan veloceliņš, gan gājēju celiņš. Sākotnēji bijušas arī neskaidrības. Iedzīvotāji katrā gadījumā var zvanīt pašvaldības policijai un ziņot par problēmām. Braucot ar riteni, cilvēki iet ar suni un nereaģē uz velobraucēju. Jo, ziniet, velobraucējs un suns, tomēr suns reaģē uz kustību, pie tam ātru kustību, acīm redzot, ir bijuši laikam gadījumi nepatīkami, un pilsētas vadība arī ņem vērā to. Un šajos noteikumos tika ietverta norma, ka tātad priekšroka ir jādod velosipēdistam, ejot personai ar suni. Tātad persona ar suni, viņiem ir jārīkojas tā, lai viņi netraucētu velobraucējiem, un tas ir ļoti pareizi. Velosipēdistu ērtībām daudzviet pilsētā uzstādīti oriģināla dizaina veloturētāji. Sovita Demante, Julija Kostenko, Mareks Sumļenijs, Kurzemes televīzija.